Hei, puikas un meitenes, kuriem ir vismaz 14 gadu! Pēdējais rudens piedāvājums. Un nesakat, ka mēs jūs nebrīdinājām. Atceros savu bērnību un zinu, cik ļoti reizēm gribas braukt ar mopēdu. Draugi jau brauc, bet tu vēl nevari, jo nav mopēdu vai nav tiesību. Tāpēc, ja kāds grib nākamo pavasaru sākt ar braucienu ar mopēdu, varbūt nevajag vadītāja eksāmenu atlikt uz pavasari, jo šoruden vēl vismaz pāris nedēļas var nokārtot mopēdu braukšanas eksāmenu. Pie tām tagad to var izdarīt vēl ērtāk visās rajona nodaļās. Ja līdz šim daudz vietu uz eksāmenu bija kaut kā jāatgādā pašam savus mopēds, tad šoruden visās nodaļās ir iepirkti speciāli eksāmenu braucamie. Rajona nodaļās bija tā, ka kamēr nebija CSDD motorolleri, cilvēkiem bija jāmeklē transports, jāpalīdz jaunietim vai arī, kā sacīt, paziņam vai tuvam radiniekam nogādāt šo motorolleru uz CSDD nodaļu, kas respektīvi apgrūtināja viņu laika plānošanu un arī attiecīgi transporta līdzekļu piemeklēšanu. Tad šī gadījumā mēs nākam pretīm mūsu jaunajiem mopēdu vadītājiem, esam iegādājušos šos motorollerus, lai atvieglotu šo procesu AM kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Ja tā padomā, braukt ar jaunu, smuku, tehniski perfektu mopēdu noteikti ir daudz patīkamāk nekā tērēt laiku un resursus, lai uz eksāmenu vietu atgādātu savu braucamo. Jautājums tikai, cik izmaksās eksāmenu mopēdu īri? Uz doto brīdi tie ir 3,39 eiro par mopēdu īri uz eksāmenu laiku. Nu ko, tas tiešām nav dārgi. Ir racionāli eksāmenu kārtot ar kroņu braucamo, sevišķi ja visās nodaļās nu pat ievesti pavisam jauni mopēdi. Jautājums tikai, cik ilgi vēl šoruden to var darīt? Šī sezona ir līdz 1. oktobrim, bet noteikti, ja būs šādi paši laikapstākļi kā tagad, viņi tiks pagarināts un, kā sacīt, pēdējais laiks, lai to izdarītu vēl šogad.